Sveicināti! Es esmu Egons Čolokjans, zinātnieks, kurš publiski uzrunājis pasaules lielvaru vadītājus – Baidenu, Putinu un Sī Džiņpinu. Savā iepriekšējā uzrunā es stāstīju par to, kas izraisīs mūsu planētas nāvi nākamajos 10 gados, un brīdināju, ka mums vēl ir 5 līdz 7 samērā mierīgi gadi, lai novērstu šo planētas katastrofu. Tomēr mani vārdi tika ignorēti. Šobrīd mums ir atlikuši tikai 4 līdz 6 gadi, lai kaut ko izdarītu. Tāpēc, neskatoties uz pasaules līderu neizdarību, es un mani kolēģi zinātnieki nolēmām turpināt darboties cilvēces labā, negaidot palīdzību no varas iestādēm. Tomēr nesen kaut kas ir mainījies un mūsu misija ir apdraudēta. Pirms turpinu, ļaujiet man vēlreiz iepazīstināt ar sevi. Esmu daļēji atvaļināts profesionālis ar pieredzi nacionālajā drošībā, kuras pamatā ir solīda izglītība starptautiskās tiesībās un daļiņu fizikā, ko esmu apguvis izcilās starptautiskās institūcijās. Savas karjeras sākumā es strādāju par likumdošanas nodokļu analītiķi prezidenta Starptautiskās tirdzniecības un investīciju politikas komisijā Baltajā namā prezidentu Niksona un Forda vadībā. Man bija tas gods un privilēģija strādāt gan Reigana virtuves kabinetā, gan Reigana Baltajā namā, kur biju cieši iesaistīts Reigana kunga projektā Stratēģiskās aizsardzības iniciatīva. Kopumā esmu strādājis ar 4 ASV prezidentiem. Pašlaik es strādāju par lobistu Kapitolija kalnā, kā arī esmu ASV ģeotelpiskās izlūkošanas fonda biedrs, Starptautiskās intelektuālās informācijas izglītotāju asociācijas biedrs un atvērtā koda izlūkošanas OSINT fonda dibinātājs. Papildus ciešai sadarbībai ar iepriekš minētajām profesionālajām organizācijām esmu arī viespētnieks nacionālās drošības jautājumos Hārvardas Universitātē. No zinātniskās puses, ja jūs nolēmiet mani izpētīt, tad droši vien ievērosiet, ka mans vārds ir pienācīgi minēts visos 4 CERN ziņojuma sējumos par nākotnes gredzenveida pātrinātāju koncepciju, kurā ir izklāstīti pātrinātāja fiziskie parametri. Turklāt es piedalos NASA NISAR misijā. Visas manas karjeras laikā mani zinātniskie pētījumi ir nepārtraukti bijuši saistīti ar klimatisko un ģeodinamisko izmaiņu analīzi uz Zemes un to ietekmi uz mūsu civilizāciju. Tāpēc tagad es jums pateikšu kaut ko tādu, ko neviens cits jums neteiks. Tas attiecas uz Krievijas un līdz ar to arī visas pasaules tuvāko nākotni. Tāpēc es, Egons Čolokjans, aicinu visus, kas mani dzird, dariet visu iespējamo, lai mans šodienas vēstījums pēc iespējas ātrāk sasniegtu Putina kungu un viņa palīgus. Krievijas pilsoņi, nododiet manus vārdus ikvienam savas valsts cilvēkam. Tā ir realitāte, kas jums jāzina. Putina kungs, es jau esmu izteicis atklātus aicinājumus prezidentiem. Man nebija lielu cerību uz Baidena kungu. Viņam apkārt jau tā ir pārāk daudz balsu, lai viņš dzirdētu arī manējo. Taču es rēķinājos ar jūsu racionalitāti, Putina kungs, ar to, ka jūs esat saprātīgs cilvēks un dzirdēsiet mani, bet tā nenotika. Neviens no tiem, kurus es uzrunāju, mani nedzirdēja. Tāpēc es negrasījos izteikt turpmākas uzrunas. Tomēr pēc tā, ko dzirdēju no jums, Putina kungs, fórumā 2024. gada 20. februārī, es nevaru klusēt. Fórumā jūs norādījāt, ka klimata pārmaiņas jums ir visaktuālākā problēma. Jūs norādījāt, ka esat gatavs sadarboties ar tiem, kuri var atrisināt šo problēmu. Jūs teicāt, ka esat noraizējies par Krievijas nākotni. Skaisti vārdi, bet jūsu rīcība ir pretrunīga. No vienas puses jūs paužat savu vēlmi sadarboties ar tiem, kas var palēnināt klimata pārmaiņas, bet no otras puses jūs esat vajājuši zinātniekus, kuri 10 gadu garumā, pateicoties savām izstrādātajām eksperimentālajām iekārtām, ierobežoja klimata pārmaiņas Krievijā un Austrumeiropā. Jūs pārtraucāt ne tikai manu kolēģu zinātnieku darbu, bet arī brīvprātīgo, kuri mums zinātniekiem palīdzēja šajā sarežģītajā uzdevumā cīnīties ar klimata pārmaiņām. Jūs esat iznīcinājis mūsu saskaņoto zinātnieku kopienu un vienīgo visas cilvēces cerību.
Ja ar saviem vārdiem par sadarbību jūs domājat šādas darbības, tad būt jūsu draugam ir diezgan biedējoši, Putina kungs. Es zinu, ka jūs kā bijušais VDK aģents neticat vārdiem. Jūs uzticaties faktiem, tāpēc runāsim ar jums jūsu valodā, konkrētu faktu valodā. Sāksim ar to, ka Krievija ir valsts, kas apdraud visu pasauli. Es nerunāju par politisko, bet gan par klimata faktoru, par reāliem un tagad pateicoties jums neizbēgamiem draudiem. Kā visi zina, jūsu pārvaldītā Krievijas teritorija sasilst gandrīz 3 reizes ātrāk nekā pārējā pasaule. Tomēr jūs, iespējams, neesat par to domājis, kā arī par to, kāpēc neskatoties uz šo faktu, pēdējo 10 gadu laikā Krievijā ir noticis daudz mazāk katastrofu, turklāt tās bija daudz vājākas nekā citās teritorijās. Zinātnieki visā pasaulē, kas nav saistīti ar mūsu grupu, bija neizpratnē, kāpēc tā notiek, jo tas ir pretrunā fizikas likumiem, tas ir skaidrs paradoks, anomālija. Kāpēc ir tā, ka jūsu valstī nenormāli paaugstinās temperatūra, un jūsu valstī atrodas bīstams liekā siltuma avots? Tomēr kataklizmu biežuma un stipruma tendence pieaug citās valstīs, nevis Krievijā. Kāpēc tā notiek? Turklāt ar šādu anomālu temperatūras paaugstināšanos un tās izmaiņām vēja ātrumam vajadzēja palielināties. Bet pretēji fizikas likumiem, vidējais vēja ātrums gluži pretēji samazinājās gan Krievijā, gan Austrumeiropas valstīs. Daži pat minēja, ka jūsu valsts zinātnieki ir tik gudri, ka stingrā jūsu vadībā varēja radīt kaut ko tādu, kas varētu pretoties klimatam. Taču kļūdījās. Tātad kāpēc, neskatoties uz visiem riska faktoriem, Krievijā bija maz katastrofu? Daži varētu to attiecināt uz dievišķo iejaukšanos un pieņemt, ka Krievija 10 gadus baudīja īpašu dieva aizsardzību. Tomēr es noteikti zinu, ka dabas katastrofu biežuma un spēka samazināšanās Krievijā bija mūsu zinātnieku grupas un eksperimentālās iekārtas darba rezultāts, par ko teicu iepriekš. Iekārta tika izstrādāta klimata katastrofu seku mazināšanai un tika uzstādīta Krievijas teritorijā, jo tā ir bīstamākais punkts pasaulē. Nedaudz vēlāk es sniegšu zinātniskus faktus, kas skaidri parāda šīs iekārtas efektivitāti. Bet vispirms es gribu pastāstīt, kā pēc 10 veiksmīga darba gadiem zinātnieki, mani draugi un kolēģi, vairs nevar turpināt savu darbu, un kāpēc iekārtas tika demontētas un izvestas no Krievijas. Lai saprastu iemeslus, ir svarīgi atzīmēt, ka mūsu zinātnieku grupas, kas izstrādāja šo iekārtu darbs, bija saistīts ar starptautiskās organizācijas darbību, kuras brīvprātīgi ir palīdzējuši mums veikt pētījumus vairāk nekā 20 gadus. Taču 8. augustā jūs aizliedzāt šo organizāciju Krievijā, uzsākot teroru un brīvprātīgo vajāšanu, kuri mums, zinātniekiem, palīdzēja aizsargāt jūsu teritoriju no kataklizmām, tādējādi nesot jums milzīgus ekonomiskos ieguvumus, par kuriem jūs, diemžēl, pat nenojaušat, kā es tagad saprotu. Līdz ar to mūsu organizācijas zinātniskā darbība jūsu teritorijā tika izbeigta. Tāpēc mani kolēģi, kā likumpaklausīgi pilsoņi, 10. augustā apturēja iekārtu darbību Krievijā. Ziniet, Putina kungs, es nekad neesmu uzskatījis jūs par savu draugu. Mēs esam pretējās barikāžu pusēs. Tomēr, neskatoties uz to, es jūs atzinu par cienīgu pretinieku. Šis personīgais vērtējums tika gūts mūsu kopīgā darba gados ar Jeļcina kungu, kad strādāju par speciālistu savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomes finansēšanā Krievijas finanšu ministrijas pakļautībā.
un tad mēs personīgi tikāmies. Putina kungs, pēc tam, kad jūs izraidījāt tos, kas aizstāvēja jūsu valsti, par kādu cieņu mēs varam runāt? Šo nepārdomāto darbību rezultātā jūsu valsts un Austrumeiropas valstis, kas bija šo iekārtu aizsardzībā, palika bez tās. Un tagad tas skars ne tikai jūsu teritorijas, bet arī visu pasauli. Un pēc visa šī jūs iznākat un sakāt, ka esat noraizējies par savas valsts nākotni. Nu tad parunāsim par jūsu valsti, Putina kungs. Iekārtu apturēšana negatīvi ietekmēja Krieviju un jau ir radījusi ekonomiskus zaudējumus valstī. Pie šī jautājuma es atgriezīšos vēlāk. Ņemot vērā pieaugušo tendenci, kas ir sākusi parādīties, dabas katastrofas kļūs biežākas un stiprākas. Un drīz jūs to redzēsiet paši. Šīs katastrofas cilvēkiem radīs milzīgus postījumus un ciešanas. Un vienīgais atbildīgais par to cilvēku acīs būsiet jūs, Putina kungs. Manā iepriekšējā uzrunā jūs mani nedzirdējāt. Tāpēc uzklausiet mani tagad. Klausieties gudra cilvēka padomu. Jūsu vietā es nekandidētu uz prezidenta amatu. Ņemiet vērā manu brīdinājumu, atsauciet savu kandidatūru un dodieties pensijā. Vismaz saglabāsiet zināmu cieņu. Ja jūs aiziesiet tagad, cilvēki vainos tos, kas jūs aizstās jūsu noziedzīgajā kļūdā. Ik viens, pat tie, kuri ir pilnībā lojāli jums un tagad ir gatavi mirt par jums, vēlāk jūs nolādēs. Dodieties prom tagad. Pretējā gadījumā ne tikai jūsu valsts, bet visas pasaules pilsoņi jūs nolādēs nākamā pilnvaru termiņa beigās. Jo drīz visa pasaule zinās, kurš ir vainīgs pie tā, kas jau notiek un vienīgi pastiprināsies. Tātad atgriezīsimies pie mana aicinājuma būtības un pie konkrētiem faktiem. 10 gadus Krievijā darbojās augsti specializētas unikālas iekārtas, kas samazināja dabas katastrofu skaitu un mazināja to sekas gan Krievijai, gan dažām tās ietekmes zonā esošajām Austrumeiropas valstīm. Taču bijām spiesti tās darbu steidzami pārtraukt, jo 2023. gada 8. augustā organizācijas, ar kuru sadarbojās šīs iekārtas izstrādātāji darbība, tika pasludināta par nevēlamu Krievijas teritorijā. 10. augustā pilnībā pārtraucām darbu, un iekārtas tika izvestas no valsts. Attiecīgi tās kompensējošā ietekme beidzās. Jā, šīs aprīkojums darbojās neoficiāli, taču sniedza milzīgu labumu jūsu valstī. Lai parādītu tā sniegto labumu mērogu, es sniegšu īsu salīdzinošo analīzi. Es lieliski saprotu, ka jūs, Putina kungs, kā politiķis un bijušais VDK aģents, nepiešķirat nozīmi vārdiem, bet fakti runā paši par sevi. Tāpēc es pāriešu pie konkrētiem faktiem. Es ar nolūku atsaukšos uz datiem publiski pieejamos avotos, lai planētas iedzīvotāji varētu pārliecināties par manu vārdu patiesumu. Salīdzināsim datus par dabas katastrofu skaitu Krievijā 3 gadu desmitos. Saskaņā ar Krievijas civilās aizsardzības, ārkārtas situāciju un katastrofu seku likvidēšanas ministrijas datiem. Krievijā 10 gadu laikā no 1990. līdz 1999. gadam reģistrētas 2877 lielas dabas katastrofas, kas izraisīja ārkārtas situācijas. 10 gados no 2000. līdz 2009. gadam 2297 dabas katastrofas. No 2010. līdz 2021. gadam, tas ir 11 gadu laikā, reģistrētas tikai 939 dabas katastrofu ārkārtas situācijas, kas ir 2 reizes mazāk nekā katrā iepriekšējā desmitgadē. Atgādināšu, ka iekārtas darbojās kopš 2013. gada un uzņēma spēku kopš 2014. gada.
Šajā sakarā jāņem vērā, ka 11 gadu laikā 447 notikumi, tas ir gandrīz puse, notikuši pirms 2013. gada. Un no 2013. līdz 2021. gadam ieskaitot, tas ir 8 gadu laikā, notika tikai 492 dabas katastrofas. Padomājiet par to. Mazāk nekā 500 katastrofu 8 gados. Ja iepriekšējās 10 gadēs to bija gandrīz 3000. Ārkārtas situāciju ministrijas publiskotā statistika liecina, ka 2022. gadā Krievijā notikušas tikai 78 dabas katastrofas, kas ir 2,5 reizes mazāk nekā gadu iepriekš. Tie visi ir neapstrīdami fakti, kas liecina, ka Krievijā pēdējo 10 gadu laikā dabas katastrofu skaits ir strauji samazinājies. Šī samazinājuma fakts atspoguļojas arī grafikos, ko apkopojuši citi monitoringa dienesti visā pasaulē. Putina kungs, vai tiešām neviens no jūsu valsts zinātnieku aprindām par šo faktu neinteresējas? Vai neviens nav pamanījis šo kliedzošo neatbilstību? Ekstrēmo dabas notikumu biežums pieaug visā pasaulē un citās valstīs, bet samazinās Krievijā. Turklāt šo samazinājumu nevar izskaidrot ne ar cikliskām atmosfēras parādībām, ne ar dienvidu svārstībām. Piemēram, ņemsim grafiku, kurā parādīta bīstamo laikapstākļu skaita tendence Krievijā. To ir sastādījusi aģentūra Bloomberg, pamatojoties uz Krievijas hidrometeoroloģijas centra datiem. Es izvēlējos šo grafiku kā ilustratīvu piemēru noteiktam mērķim. Šis grafiks tika publicēts Bloomberg rakstā, lai parādītu it kā spēcīgo dabas katastrofu pieaugumu Krievijā, kas, protams, man, kā arī, manuprāt, jebkuram zinātnes pārstāvim, nevarēja neizsaukt smaidu, jo patiesībā šajā grafikā nav uzrādīta ilgtspējīgas izaugsmes tendence. Ja paskatās uzmanīgi, tad ir redzams, ka izaugsmes tendence turpinājās līdz 2013.–14. gadam, un tad grafikā ir redzama stabilizācija nemainīgā līmenī. Tendence kļuva horizontāla. Izaugsme apstājās un sāka parādīties lejupslīdes pazīmes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir noticis tieši kopš 2014. gada, kad mūsu iekārtas sāka darboties ar pilnu jaudu. Pievērsiet uzmanību klimata katastrofu pieaugšanas tendencei Amerikas Savienotajās valstīs, no kurām katra ir radījusi vairāk nekā $1 miljardu zaudējumus. Lūk, šādi izskatās pieaugums. Tajā pašā laikā katastrofu grafiks Krievijā uzrāda stabilizāciju pēc 2013. gada ar manāmu lejupslīdes tendenci pēc 2014. gada. Lai veiktu vizuālu salīdzinājumu, izmantosim IMDAT datubāzi, kas ir globāla dabas katastrofu datubāze pasaulē no 1900. gada līdz mūsdienām. IMDAT reģistrētajām dabas katastrofām ir vismaz viens no šādiem kritērijiem. 10 bojāgājušie, 100 ievainotie, ārkārtas stāvokļa izsludināšana, vēršanās pēc starptautiskas palīdzības. Saskaņā ar šo starptautisko datubāzi klimata katastrofu skaits pasaulē strauji pieaug. Tomēr Krievijā klimata katastrofu skaits kopš 2013. gada ir acīm redzami samazinājies. Es jums jautāju, kā šī uzkrītošā anomālija varēja palikt nepamanīta? Īpaši ņemot vērā labi zināmo faktu, ka Krievijā temperatūra pieaug gandrīz 3 reizes ātrāk nekā uz planētas kopumā. Vidējās gada temperatūras pieaugums Krievijā 10 gadu laikā ir gandrīz par 70% lielāks nekā uz pārējās zemeslodes. Ir svarīgi saprast, ka sasilšanas katra grāda desmitdaļa krasi palielina smagu un postošu katastrofu iespējamību. Šādam ārkārtējam temperatūras pieaugumam bija neizbēgami jāietekmē kataklizmu skaits un stiprums šajā reģionā. Pieņemu, ka izglītoti cilvēki lieliski saprot, ka krasām temperatūras izmaiņām neizbēgami vajadzētu izraisīt pastiprinātu nokrišņu daudzumu, lielāku vēju ātrumu un citas ekstremālas klimata izpausmes.
Tas ir fizikas likums. Ja temperatūra noteiktā vietā strauji mainās, tad klimata pārmaiņām šajā zonā jābūt attiecīgi izteiktākām. Vai tiešām jūsu lokā nav neviena zinātnieka, kurš uzdotu jautājumu, kāpēc, neskatoties uz temperatūras pieauguma intensitāti, līdzvērtīga intensitāte kataklizmu pieaugumā nav novērota jau 10 gadus? Tomēr Krievijas hidrometeoroloģijas centrs norāda, ka 2021. un 2022. gadā lielākajā daļā Krievijas ir konstatēta tendence samazināties stipra vēja dienu skaitam un kopumā samazināties vidējam vēja ātrumam. Ja aplūkojam nokrišņu pieauguma dinamikas un ekstrēmo hidrometeoroloģisko parādību grafikus Krievijas teritorijā, redzams, ka tajos uzrādīta tāda pati samazināšanās tendence. Kopš 2013. gada šo parādību skaits samazinās. Ir vērts atzīmēt, ka viena un tā pati tendence vērojama gan meteoroloģisko dienestu veidotajos grafikos, gan neatkarīgu pētnieku veidotajos grafikos, izmantojot atvērtos datus un starptautiskos statistikas dienestus. Visos šajos grafikos ir redzama viena un tā pati lejupslīdes tendence, sākot no aptuveni 2013. gada. Vienkārši dabas katastrofu skaita salīdzinājums Krievijā un citās valstīs 10 gadu laikā parāda skaidru modeli. Valstīs ar salīdzināmu vai pat daudz mazāku teritoriju bija daudz vairāk stiprāku katastrofu nekā Krievijā. Ceru, ka tagad gudriem cilvēkiem rodas jautājums, kā Krievijā, valstī ar tik plašu teritoriju, var būt tik zems liela mērogu katastrofu līmenis? Galu galā plašā Krievijas teritorija aptver vairākas geogrāfiskās zonas un dabas teritorijas ar dažādiem ģeoloģiskiem un klimatiskajiem apstākļiem, kas tikai palielina bīstamu dabas parādību un procesu rašanās iespējas. Mūžīgais sasalums, kas aizņem vairāk nekā 60% no visas valsts teritorijas, tagad aktīvi kūst no apakšas. 5. daļa valsts teritorijas atrodas arktiskajā zonā, kur novērojamas ekstrēmākās temperatūras svārstības. Krievija robežojas ar 12 jūrām, kas atrodas 3 okeānu baseinos, un tajā ir aptuveni 300 vulkānu, no kuriem gandrīz 25% ir aktīvi. Visi šie faktori rada visnelabvēlīgākos apstākļus, kam neizbēgami vajadzētu izraisīt kataklizmu pieaugumu Krievijas teritorijā. Saskaņā ar visiem fizikas likumiem, Krievijā vajadzētu notikt biežākām un intensīvākām kataklizmām, taču nu jau 10 gadus dabas katastrofu spēks un skaits Krievijā nav pieaudzis, un tie ir reāli un konkrēti fakti. Putina kungs, tie neapšaubāmi ir ļoti labvēlīgi apstākļi valsts labklājībai, vai ne? Taču šādi apstākļi pastāvēja līdz 2023. gadam, jeb precīzāk līdz 2023. gada 10. augustam, kad bijām spiesti izslēgt iekārtas, kas aizsargāja jūsu valsti un dažas Austrumeiropas valstis, kas atradās mūsu eksperimentālo iekārtu ietekmes sfērā. Jūsu, vai pareizāk sakot, jūsu iecelto amatpersonu pieļautā kļūda Krievijai jau ir izmaksājusi ļoti dārgi. Sagatavojieties tam, ka tuvākajā nākotnē klimata pārmaiņas katastrofāli iznīcinās jūsu budžetu, un tagad jūs sapratīsiet, kāpēc. 2023. gada 3. septembrī ar publisku paziņojumu uzstājās viens no mūsu cienījamajiem tās organizācijas brīvprātīgajiem, kuras darbība jūsu valstī ir pasludināta par nevēlamu. Viņš paziņoja, ka pēc iekārtas apturēšanas 10. augustā klimata katastrofu skaita un smaguma pieaugums Krievijā noritēs pa dabisku trajektoriju, bez seku mīkstināšanas. Situācija attīstīsies tāda, kāda tā būtu izveidojusies, ja iekārtas nedarbotos. Turklāt tika atzīmēts, ka jau 3 mēnešus pēc iekārtas izslēgšanas varēs skaidri redzēt, fiksēt un novērtēt kataklizmu stipruma un skaita pieaugumu. Un visspilgtākās izpausmes būs novērojamas pēc 6–9 mēnešiem. Putina kungs, ja jūsu zinātnieki patiešām rūpīgi novērotu kataklizmas un izšķirtu likumsakarības,
tad neizbēgami pamanītu, ka kopš 2023. gada augusta visa horizontāli noturīgā stabilitātes tendence krasi sabruka. Ārkārtēju katastrofu biežums un intensitāte Krievijā ir strauji palielinājusies. Tas kļuva īpaši pamanāms 2023. gada rudenī, tieši pēc 3 mēnešiem, kā teica mūsu cienījamais brīvprātīgais. Atcerieties novembra vētru, Betina, kas nodarīja milzīgus postījumus Melnās jūras piekrastē gan Krievijā, gan Austrumeiropā. Vētra ar tādu vēja ātrumu un nokrišņu daudzumu nav redzēta vairāk nekā 100 gadus. Un kā ar anomālajiem plūdiem Primorskas novadā 2023. gada augustā. Meteorologi norādīja, ka tik liels nokrišņu daudzums un plūdi tur nekad iepriekš nebija novēroti. Nemaz nerunājot par nenormāli lielo vētru, augu un nokrišņu skaitu, tostarp lietu un sniegu, kas skāra Krieviju 2023. gada rudenī un 2023.–24. gada ziemā un radīja nopietnus bojājumus infrastruktūrai. Šo tendenci oficiāli apstiprināja Krievijas hidrometeoroloģijas centra zinātniskais direktors, kurš atzīmēja, ka 2023.–24. gada ziema bija sniegotākā pēdējo 10 gažu laikā. Paradoksāli, bet 10 gadu laikā Krievi, skarbās ziemeļu valsts iedzīvotāji, ir zaudējuši pieradumu dzīvot tik ekstrēmi lielā augstumā ar tik lielu sniega blīvumu un bargām sniega vētrām. Kā nojaušu tagad, pasaules sabiedrība var izjust skaudību, kas radīs acīm redzamu jautājumu. Kāds bija iemesls pētīt eksperimentālo iekārtu ietekmi tieši uz Krievijas teritoriju? Atbilde ir vienkārša, jo Krievijas teritorija un jo īpaši Sibīrija ar savu ģeoloģisko struktūru un anomālo sasilšanu, kas ir 3,7 reizes ātrāka nekā pārējā planētā, rada kolosālus draudus visai pasaulei, tostarp jums un Kremlim, Putina kungs. Tādējādi šīs iekārtas darbība tika apzināti mērķēta uz šo ģeogrāfisko reģionu. Un kā jūs jau zināt, tā aizturēja šos draudus 10 gadu garumā. Atšķirība klimata situācijā Krievijā pirms un pēc iekārtas izslēgšanas ir acīm redzama. Tā efektīvi samazināja ekstrēmo dabas notikumu skaitu un sekas gan Krievijā, gan dažās Austrumeiropas valstīs. Un, protams, runājot par ieguvumiem, ko tā sniedza, es nevaru nepieminēt ekonomisko aspektu, kā jau solīju. Pēc Krievijas ārkārtas situāciju ministrijas datiem 2022. gadā dabas katastrofu radītie ekonomiskie zaudējumi Krievijai bija tikai 7,2 miljardi rubļu. Pēc šodienas valūtas kursa tie ir aptuveni 80 miljoni ASV dolāru. Salīdzinājumam, katastrofu radītie zaudējumi Amerikā 2022. gadā sasniedza 164 miljardus dolāru. Tādējādi Krievijas ekonomiskie zaudējumi 2022. gadā veido 5 simtdaļas no ASV zaudējumiem. Līdzīga tendence turpinājās arī visā iepriekšējā desmitgadē. 10 gadu laikā dabas katastrofu radītie Krievijas ekonomiskie zaudējumi pēc pašreizējā valūtas kursa veidoja nedaudz vairāk par 2 miljardiem dolāru. Savukārt ASV šajos pašos 10 gados zaudējumi sasniedza vairāk nekā 1 triljonu dolāru. Salīdziniet, 2 miljardi un 1 triljons. Padomājiet, tajos pašos 10 gados Krievija cieta 0,2% no tā ekonomiskā kaitējuma, kādu tai vajadzēja sajust salīdzinot ar ASV un citām valstīm. Turklāt Krievijas teritorija ir par aptuveni 74% lielāka nekā ASV teritorija, un tā atrodas ārkārtīgi nelabvēlīgos dabas apstākļos. Krievijā temperatūra paaugstinās 2–3 reizes ātrāk nekā vidēji pasaulē. Runājot fizikas valodā, ekonomiskajiem zaudējumiem Krievijā vajadzēja būt 2–3 reizes lielākiem nekā ASV. Tas ir nevis 1 triljons, bet vismaz 2 un pat 3 triljoni ASV dolāru.
Tomēr tagad saistībā ar iekārtas izslēgšanu Krievija ir sākusi un turpinās ciest ievērojamus ekonomiskos zaudējumus, kas ir salīdzināmi vai lielāki par tiem, kas ir ASV. Šīs tendences sākumu mēs jau skaidri redzējām 2023. gada novembrī, kad viena vētra Betina valstī nodarīja milzīgus ekonomiskos zaudējumus, kas pēc vispiesardzīgākajām aplēsēm tiek lēsti 42 miljārdu rubļu, jeb 462 miljonu ASV dolāru apmērā, kas jau ir 6 reizes vairāk nekā kopējais kaitējums no visām dabas katastrofām 2022. gadā. Klimata katastrofu radīto ekonomisko zaudējumu apmērs pasaulē ir palielinājies ar katru nākamo 10 gadi, par ko liecina globālā izaugsmes dinamikas analīze. Piemēram, grafikā var redzēt katastrofu radīto zaudējumu pieaugumu no 2010. līdz 2019. gadam. Taču, ja mēģināsim attēlot Krievijas ekonomisko zaudējumu daļu šajā 10 gadē, tas būs tik niecīgs, ka to pat nevar ieraudzīt šī grafika mērogā. Tas ir apbrīnojami, jo tā ir valsts, kuras teritorija aizņem 1/6 daļu no planētas Sauszemes. Vēlos norādīt, ka acīm redzami Krievija nav valsts, kas varētu kalpot par paraugu atklātai un godīgai savu katastrofu uzraudzībai un to radītā ekonomiskā kaitējuma novērtēšanai. Tomēr jāatzīst, ka neatkarīgie eksperti veicot aprēķinus pēdējo 10 gadu laikā bieži vien balstījās nevis uz faktiem, bet gan uz pieņēmumiem. Taču neskatoties uz pārspīlēto katastrofu skaitu un to radītajiem materiāliem zaudējumiem Krievijā, šo ekspertu prognozētais kaitējums joprojām bija 10 reižu mazāks nekā citās valstīs ar tādu pašu teritoriju. Turklāt tas neatbilda reālajai kataklizmu sāsināšanās dinamikai pasaulē, kā arī anomālas temperatūras paaugstināšanās dinamikai Krievijā. Tāpēc liela mēroga un zaudējumus nesošu dabas katastrofu skaita samazināšanās Krievijā pēdējo 10 gadu laikā ir patiesi neapgāžams fakts. Taču tagad, Putina kungs, tādu ainu jūs vairs neredzēsiet. Lai saprastu vismaz minimālās tendences, kā turpmāk attīstīsies dabas katastrofu pieauguma tendence, un līdz ar to arī zaudējumi Krievijai nākotnē. Vēlreiz apskatīsim katastrofu pieauguma grafiku ar izmaksām miljardiem dolāru Amerikas Savienotajās valstīs. Tajā skaidri parādīts, ka izaugsmes tendence strauji pieaug. Turklāt tā vairs nav tikai lineāra. Tā ir eksponenciālas pazīmes, par ko liecina pieaugošais kataklizmu skaita pieauguma temps, un katra no tām Amerikas Savienotajām valstīm izmaksā vairāk nekā miljardu dolāru. Ņemot vērā visus pastiprinošos faktorus, ja nebūtu mūsu iekārtas, katastrofu tendences pieauguma tempam Krievijā vajadzēja būt vismaz tikpat straujam kā ASV. Un tās ir minimālas aplēses. Galu galā, šajā scenārijā nav ņemts vērā, ka temperatūra Krievijā pieaug gandrīz 3 reizes ātrāk, kā jūs jau zināt. Tas nozīmē, ka šo dinamiku var palielināt 3 reizes. Attiecīgi kataklizmu pieauguma tendencei Krievijā vajadzēja būt, un turpmāk tā arī būs, daudzkārt spēcīgāka nekā ASV. Un tagad ne tikai jūs, bet visa pasaule par to pārliecināsies. Putina kungs, tas ekonomiskais labums, ko jums nesa mūsu organizācija, kuru jūs izraidījāt no Krievijas teritorijas un kuru uzstādīja eksperimentālās iekārtas, kas sniedza jūsu valstī milzīgu ekonomisko ieguvumu, vairs nepastāvēs. Līdz ar to ņemot vērā straujo katastrofu skaita pieauguma tendenci pasaulē, varam droši apgalvot, ka Krievija jau šogad un turpmākajos gados saskarsies ar ļoti nopietniem ekonomiskiem zaudējumiem, jo pasliktinās klimatiskie un ģeodinamiskie apstākļi jūsu valstī. Es esmu ļoti noraizējies par sekām, ko var radīt šīs iekārtas apturēšana, ne no Krievijas ekonomiskā vai politiskā nākotnes viedokļa. Mani uztrauc Sibīrija, jo tieši šī teritorija tagad apdraud visu pasauli. Ja nebūs nekādu kompensējošu faktoru,
Situācija tur ievērojami sāsināsies. Galu galā šī iekārta ne tikai ietekmēja atmosfēras apstākļus un hidrometeoroloģiskos procesus, bet arī netieši veicināja ģeofizikālo risku attīstības dinamikas samazināšanu tās ietekmes aptvertajās teritorijās, tostarp Sibīrijā. Tomēr tagad šis mīkstinošais efekts ir pazudis. Ko tas nozīmē no zinātniskā viedokļa Krievijas un pasaules liktenim? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāapsver situācijas nopietnība, kurā pašlaik atrodas mūsu planēta. Katastrofālas klimata izmaiņas uz Zemes notiek cikliski, reizi 12,000 gadu. Un tagad mēs dzīvojam tieši tāda cikla periodā, kad ārējā kosmiskā ietekme dod papildu enerģiju mūsu planētas kodolam. Tas noved pie palielinātas magmatiskās aktivitātes, dabas katastrofām, endogēno procesu aktivizēšanās, pātrinātas ledāju kūšanas un eksponenciālas seismiskās un vulkāniskās aktivitātes palielināšanās. Atgādināšu, ka ievērojama Krievijas teritorijas daļa ietilpst polārajā lokā, ieskaitot lielāko daļu Sibīrijas. Tieši tur tagad notiek rekorda augsta sasilšana, ko izraisa endogēni procesi, un šīs sasilšanas tempi strauji pieaug. Jau tagad zem Sibīrijas mantijas augšējos slāņos palielinās siltums, un magma kausē plāno litosfēras garozu. Daudzos Arktikas reģionos dažādu ekspedīciju zinātnieki neatkarīgi viens no otra jau tagad fiksē pazemes termisko šķīdrumu pieaugumu, siltuma plūsmas palielināšanos un termisko anomāliju, karsto punktu parādīšanos. Viņi atzīmē pātrinātu mūžīgā sasaluma kušanu okeāna dibenā, ledāju kušanu no apakšas, Sibīrijas mūžīgā sasaluma kušanu no apakšas, un metāna krāteru veidošanos un paplašināšanos vietās, kur siltuma plūsma palielinās. Zemestrīču skaits Sibīrijā ir ievērojami pieaudzis un turpinās pieaugt. Turklāt Ķīnas zinātnieki ir piefiksējuši, ka elektriskā vadītspēja mantijā zem Sibīrijas 400 līdz 900 km dziļumā ir ievērojami augstāka nekā vidējā vadītspēja visā pasaulē. Visi šie fakti liecina par pieaugošu Sibīrijas zemes dzīļu aktivizēšanos, kas var novest pie grandiozas liela mēroga katastrofas. Mums kā cilvēcei ir palicis ļoti maz laika, lai mēs vēl kaut ko varētu izdarīt un kaut kā nodrošinātu savu nākotni. Mums ir atlikuši ne vairāk kā 4 līdz 6 salīdzinoši mierīgi gadi. Kāpēc mēs pasludinām tik īsu periodu? Tāpēc, ka situācija uz planētas šobrīd ir daudz sliktāka nekā jebkad tās vēsturē. Iepriekšējos ciklos ar okeāna palīdzību tika izvadīta daļa no liekās dzīļu enerģijas, pateicoties kam dzīvība uz planētas tika saglabāta, bet tagad viss pasaules okeāna ūdens ir viscaur piesātināts ar nanoplastmasu, kas samazina tās siltumvadītspēju. Kopš 1950. gada visa plastmasa, ko mēs saražojām uz Zemes, galu galā nonāca okeānā, kur tagad tās kopējais apjoms ir no 75 līdz 200 miljoniem tonu. Plastmasas salu platība uz okeāna virsmas ir vienāda ar ASV un Austrālijas teritoriju, taču tas viss ir tikai 1% no plastmasas. 99% plastikāta. Nanoplastmasas veidā ir atrodams gandrīz katrā okeāna ūdens molekulā visā okeāna ūdenī, kas būtiski traucē okeāna siltumvadītspēju. Pierādījums neatgriezeniskai okeāna iznīcībai ir koraļu rifu bojāēja. Tie ir milzīgi zemūdens organismi, kas eksistēja simtiem tūkstošiem gadu. Tagad okeāns sasilst nepieredzētā ātrumā. Šokējošie zinātniskie dati par okeāna temperatūru 2023. un 2024. gadā pārsniedza visus esošos prognožu modeļus, izņemot mūsu, un nekas neliecina, ka šis process pavērsīsies atpakaļ. Tādējādi no antropogēnās ietekmes okeāns tagad vairs nepilda savu siltumvadošo funkciju, un siltums paliek ieslodzīts dzīlēs, palielinot magmatisko aktivitāti visā planētā.
Šie postošie apstākļi rada priekšnoteikumus globālai planetārai katastrofai, kuru Zeme vēl nav pieredzējusi, bet kuras liecinieki visticamāk būsim arī mēs, mūsdienu cilvēce. Putina kungs, informācija, kuru jūs tikko saņēmāt, ir neapgāžami pierādījumi, kas balstīti uz reāliem faktiem. Ja jums ir grūtības saprast šos datus, es ieteiktu meklēt skaidrojumus Krievijas Zinātņu akadēmijā, kas jums ir viegli pieejama. Ir steidzami jāmaina politika un retorika attiecībā uz Zemes klimata un ģeodinamiskajām izmaiņām, jo draudīgie procesi strauji pātrinās. Salīdziniet okeāna stāvokli pirms 10 gadiem, pirms 2 gadiem, pirms gada un tagad, 2024. gadā, un padomājiet, cik daudz laika cilvēcei ir atlicis. Mēs tērējam laiku strīdoties par klimata pārmaiņu cēloņiem. Tā vietā, lai strīdētos, mums vajadzētu sadarboties un rast risinājumu. Galu galā atbildība gulstas tikai un vienīgi uz cilvēkiem. Politiķiem, īpaši postpadomju telpas valstīs, ir kategoriski jāmaina attieksme pret cilvēkiem, īpaši pret zinātniekiem un to brīvprātīgajiem palīgiem, un šajā ziņā jāatsakās no vissliktākajām padomju tradīcijām. Ir nepieņemami sodīt un vajāt tos, kuri nes lielu labumu ne tikai savām valstīm, bet visai cilvēcei kopumā. Turklāt ir jāatzīst, ka klimata jautājumus nevar izmantot peļņas gūšanai un politiskām dividendēm. Šodien klimata un ģeodinamiskajai programmai ir jābūt prioritātei, ja mēs kā cilvēce vēlamies izdzīvot vismaz nākamos 10 gadus, kas ir ļoti apšaubāmi, ņemot vērā eksponenciālo klimata draudu pieaugumu, kas var izraisīt neparedzamas un katastrofālas sekas. Ir pienācis laiks beigt gūt peļņu un būvēt savu politisko karjeru uz klimata problēmas, kad uz spēles ir likta visu, es uzsveru visu, eksistence. Pretējā gadījumā mēs visticamāk atkārtosim Marsa likteni, kas agrāk bija dzīvs, bet ir zaudējis atmosfēru un ūdeni. Nesen dzimušie bērni var pat neuzzināt, kas ir skola, jo viņi vienkārši nenodzīvos līdz šim vecumam, jo viņu valstī, viņu pilsētā, uz viņu ielas pastiprinās klimatiskās un ģeodinamiskās katastrofas. Mūsu planētas izturības rezerves ir izsmeltas. Un tas, ka zinātnieki, kuriem ir bijušas vismaz kaut kādas iestrādes šīs problēmas risināšanā, mani kolēģi un draugi, ir ierobežoti savā darbībā, tiek vajāti un ir spiesti izslēgt eksperimentālās iekārtas. Tas viss ļoti pasliktina situāciju, kurā mēs, cilvēce, esam nonākuši, un tas tuvina gaidāmo katastrofu. Putina kungs, es uzskatu, ka manis sniegtie fakti ir pietiekami, lai palīdzētu jums pārliecināties, cik liktenīgu kļūdu esat pieļāvis, sarīkojot izcilu zinātnieku, manu kolēģu vajāšanu jūsu valstī, kuri gadu desmitus pavadīja pētniecībā un pateicoties kuriem 10 gadus jūsu valsts guva milzīgu ieguvumu, kā arī dažas Austrumeiropas valstis, kuras arī ietekmēja mūsu eksperimentālā iekārta. Mēs darījām visu, kas no mums bija atkarīgs, visu, ko varējām. Un ņemiet vērā, ka mēs to darījām bez atbalsta, bez finansējuma. Un vienalga spējām sasniegt izcilus rezultātus. Un pateicības vietā jūs iznīcinājāt mūsu zinātnisko kopienu un pakļāvāt vajāšanai brīvprātīgos, kas mums palīdzēja. Jūs veicinājāt to, ka jūsu cilvēki ietekmēja jūsu kaimiņu valsts politiķus, kur tika ierosinātas krimināllietas pret mūsu brīvprātīgajiem un dalībniekiem, pašiem labākajiem un cienījamākajiem cilvēkiem.
Šie cilvēki tika pakļauti īstam teroram, kratīšanām, vajāšanām, pazemošanai. Kāpēc cilvēkiem tas tika nodarīts? Vai tāpēc, ka pateicoties mūsu darbam, jūs 10 gadus dzīvojāt aizsardzībā un piedzīvojāt daudz mazāku kaitējumu no klimata katastrofām? Sākumā jūsu ierēdņi Putina kungs izdarīja visu, lai mūsu organizāciju nomelnotu, diskreditētu un radītu tai negatīvu un nepatiesu reputāciju. Tostarp pēc jūsu ierosinājuma centās par mums radīt negatīvu priekšstatu brīvajā demokrātiskajā pasaulē, kur jūsu cilvēki arī apzināti ietekmē politiķu viedokli, mākslīgi veidojot negatīvu attieksmi pret mūsu organizāciju. Par ko? Ar kādu nolūku? Lai kaut kāds kārtējais jūsu ieliktenis saņemtu paaugstinājumu, izceltos ar nopelniem vai saņemtu jaunu izcilības apbalvojumu? Vai tāda ir Krievijas nākotnes cena? Tāda ir cena par miljoniem cilvēku drošību, kuri savas agrākās aizsardzības vietā tagad saskarsies ar nepieredzētām dabas katastrofām savos reģionos un pilsētās? Es varu pateikt, kāda ir Krievijas nākotnes cena. Krievijas nākotnes cena ir viltota medaļa uz viltus ierēdņa krūtīm, kuru jūs, Putina kungs, iecēlāt šajā amatā. Un viltus slavas dziesma, cienīgs, cienīgs, ko viltus cilvēku koris dzied viltus ierēdnim, pasniedzot viņam viltus medaļu. Tā ir visa Krievijas un jūsu kā tās līdera cena, Putina kungs. Un tāpēc ļaujiet, es jums atgādināšu savu padomu. Ja esat saglabājis spriešanas spēju un veselo saprātu, tad nepiedalieties gaidāmajās vēlēšanās. Jūs sauc par šīs pasaules lielmeistaru. Bet tagad jūs esat nonācis strupceļā, kurā jūs iedzina jūsu ierēdņi, tie, kuriem jūs uzticējāties un kurus iecēlāt atbildīgos amatos. Jūs kļūstat par savas situācijas un savas nepārdomātās rīcības ķilnieku, jo cilvēki jebkurā gadījumā nolādēs tieši jūs. Pat ja mums izdosies izglābt planētu no gandrīz neizbēgamas katastrofas, bez jebkāda atbalsta, es uzsveru bez finansējuma, pilnīgas vajāšanas laikā, tad cilvēki jūsu valstī klimata katastrofās vienalga piedzīvos tik zvērīgas ciešanas, ka bezgalīgi nolādēs to, kurš ir atbildīgs par visām šīm nelaimēm. Ja mūsu zinātnieku grupai un brīvprātīgajiem, kas mums palīdz, neizdosies, ja mēs nespēsim atrast līdzekļus un atbalstu un neatradīsim risinājumu planētas katastrofai, tad pasaule ir nolemta. Un pēdējās mokās ne tikai katrs jūsu valsts pilsonis, bet arī visi šīs planētas cilvēki, cik vien viņiem pietiks elpas, nolādēs jūs. Pat pēc jūsu nāves, neskatoties uz to, ka pie nelaimes novedāt nevis jūs personīgi, bet tie, kurus jūs apveltījāt ar varu. Es nezinu, vai tas bija ar jūsu ziņu vai nē, bet tie bija jūsu ieceltie cilvēki, un jūs esat pilnībā atbildīgs par viņu rīcību un to, ko viņi izdarīja. Ticiet man, cilvēki visā pasaulē zinās, kurš patiesībā ir atbildīgs par cilvēces nāvi. Un kad viņi mirs, viņu lāsti tiks adresēti tieši jums, Putina kungs. Tāpēc uzklausiet mani, Putina kungs. Aizejiet tagad, un cilvēki saglabās cieņu pret jums. Aizejiet tagad, un cilvēki aizmirsīs par to, ko jūs izdarījāt, jo ļoti drīz viņiem būs aktuālākas problēmas. Aizejiet tagad, un cilvēki jūs atcerēsies kā izcilu lielmeistaru. Šī ir jūsu vienīgā iespēja saglabāt savu seju un cieņu. Es ļoti ieteiktu jums tagad izmantot šo iespēju, taču es lieliski saprotu, ka jūs nespērsiet šo soli. Personīgā vara jums ir daudz svarīgāka nekā miljardu cilvēku dzīvības.